Čau, te Diana. Un šodien es jums pastāstīšu par tādu fantastisku lietu, kā Philips Sonicare zobubirste. Godīgi sakot, es viņu lietoju jau diezgan ilgi. Lietoju jau aptuveni laikam kādus 2 gadus. Taču savā īpašumā es tagad ieguvu jauno Sonicare Diamond Clean Rose Gold Edition, tātad rozā zelta krāsā, par ko esmu ļoti priecīga, jo man iepriekšējā zobubirste viņai noteikti nekas nav noticis, es viņu lietoju, un viņa ir perfektā stāvoklī, nereiz nav saplīsusi, un baterija tāpat ļoti labi darbojās. Taču vienu reizi tāds smieklīgs atgadījums, ka bez šīs zobubirstes es nebraucu nekur. Tad vienu reizi es biju ceļā uz lidostu, un viņa aizmirst mājās. Apgriezu apkārt mašīnu, atbraucu mājās un palūdzu, lai māsa izmet man viņu pa logu. Un, steigā, jo kavēja lidmašīna, viņa nokrita kaut kā ne tā, un viņai īsti tās galviņas tā nedaudz kustās. Bet tā ir pilnīgi mana vaina, tāpēc es ļoti priecājos, ka man ir jauna šī zobubirste. Tātad, es jums parādīšu, kas ir iekšā šajā te fantastiskajā kastītē. Tātad iekšā šajā te komplektā ir šāds te maciņš, līdzņemšanai, kurš ir vienkārši ideālākā lieta, ja daudz ceļo, un tātad iekšā ir šī te zobubirste. Un 2 tādi uzgalīši. Viens ir komplektā nāk tāds mazāks, viens ar lielāku galviņu, kāds ir nepieciešams jūsu mutē un jūsu zobiem. Tātad zobubirste šī te Diamond Gold Edition ir šāda te ļoti skaista zelta krāsā. Šeit mums ir zelts. Šis līdzņemšanas maciņš ir tāds, arī tādā rozā zelta krāsā, manuprāt, ļoti skaists un sievišķīgs. Taču, kas vēl nāk komplektā, kas ir ļoti ērti ikdienas lietošanai mājās, ir šāda te glāze. Šī glāze pati uzlādē. Droši ne šī glāze, šī te pamatne, tātad šāda te, un viņi iespraužās iekšā pie elektrības, un zobubirsti mēs vienkārši iztīram zobus, iemetam iekšā šajā glāzē, un viņa pati uzlādējas. Tātad mums nemaz nav jālādē. Taču, ja mēs ņemam līdzi ceļojumā, tad mēs ceļojumā līdzi ņemam šo te maciņu, un pēc zobu tīrīšanas ieliekam iekšā, šādi te vienkārši iemetam. Godīgi sakot, es neņemu nost to galiņu, ja mēs palieku viesnīcā vai kaut kā vienkārši šādi uzmetu virsū, un zobubirste lādējās. Tālāk šeit iespraužās lādētājs. Viņš ir arī USB, tā kā var pielādēt arī pie datora, ja pieņemsim nav elektrība pieejama. Tātad šeit ļoti ērti, gan pie USB var pielādēt, gan pie vada sienā. Diemžēl šo lādētāju es jau esmu aiznesus uz vannas istabu, tāpēc aizmirsu viņu paņemt līdzi, tāpēc viņu neparādīšu, bet principā vienkārši tāds pats balts vads. Par šo zobubirsti tālāk pastāstīšu, ka viņai ir tātad vairāki režīmi. 1, 2, 3, 4, 5 režīmi. Tātad ikdienas lietošanai es izmantoju tādu režīmu kā Clean, kas ir droši vien tāds visoptimālākais ikdienas tīrīšanai. Bet, ja man ir jādodas uz kādu pasākumu, tad es izmantošu šo te White programmiņu. Tālāk vēl ir Polish, kas laikam ir tā kā varbūt ka vēl tāda intensīvāka, tad ir Gum Care, tiem, kuriem ir jūtīgas smadzenes, un ir Sensitive, tiem, kuriem ir jūtīgi zobi. Tātad šī te zobubirste darbojas šādi, mēs nospiežam vienu reizi, viņa ieslēdzās uz Clean, 2 reizes tad uz White, mēs varam dzirdēt skaņa paliek savādāka. Polish, Gum Care un Sensitive. Nospiežot vēlreiz, viņa izslēdzās. Par šo zobubirsti esmu ļoti lielā sajūsmā, un galvenais, man liekas, tas pluss ir tā tīrības sajūta, ka zobi patiešām tīri. Varu teikt to, ka droši vien tas nav pareizi, un man, es 2 gadus neesmu bijis pie higienista, saka, ka jāiet ar reizi gadā, es zinu, noteikti būšu Latvijā nākamā reize aiziešu, bet tiešām tā tīrības sajūta ir tik liela, ka šķiet, ka šis higienists reizi gadā nav nemaz nepieciešams. Vēl, protams, otrs pluss ir tas, ka zobi ir patiešām balti, un es jūtu to, ka nav šī te nekāda aplikuma, un tiešām labi notīrās pat tad, ja es dzeru kafiju, es dzeru sulas svaigas spiestās, kuras tomēr ir ļoti tāds krāsojošas, tad tomēr, es jūtu, ka man zobi dēļ šīm sulām vai kafijas nepaliek dzeltenāk, viņi tiešām ir ļoti balti, kaut arī nelietojas baltinošās zobas. Jā, tā ir mana tāda gandrīz vai mīlestība, bez kuras dzīvot nevarētu, un esmu ļoti priecīga, ka man tāda ir, un noteikti uz
neelektroniskajām zobbirstēm atpakaļ pāriet nevaru. Vēl pateikšu tādu lietu, kā es pirms tam biju mēģinājusi dažādas citas elektriskās šīs zobbirstītes, tādas, kuras tā kā griežās uz apli, vai tādas, kuras tā ļoti stipri vibrē. Es nevarēju ar viņām īsti sadraudzēties. Pēc tam man likās, ka man viss galva tā kā dūts vai griežas vai kaut kā tā. Es laikam esmu tāds jūtīgs cilvēks, bet ar šo zobbirsti sadraudzējos uzreiz. Varbūt, ka pirmā reize likās tāda nedaudz dīvaina, bet ļoti ātri pieradu un tā kā ļoti viegli bija un tiešām bez viņas dzīvot es vairs nevaru. Tātad pastāstīšu vēl par otru lietu ātri. Otra lieta, kuras lietoju zobu higiēnai, ikdienas ir šāds te Philips Sonicare. Es nezinu, kā viņu nosaukt, elektriskais zobdiegs vai kaut kā tā. Tāds tā kā elektriskais zobu starpu skalojamais līdzeklis. Tātad viņš darbojas tā, ka šeit te mēs ielējam zobu skalošanas šķidrumu vai zobu šķidrošanas skalojamo līdzekli kopā ar ūdeni, ja tas ir jāatšķēda. Aizveram mēs viņu ciet, tātad esam ielējuši, aizveram ciet un ieslēdzam. Šeit ir ieslēgšanas poga. Tātad viņš darbojas tā, ka mēs šeit vai nu turam piespiestu, un viņš izdarīs šos te pūtienus tā kā gaiss kopā ar šo mutes skalojamo līdzekli, un mēs varam izvēlēties, vai mēs vēlamies vienu pūtienu, vai mēs vēlamies 2 vai 3. Tātad es parasti izmantoju šos te 3 pūtienus, bet, piemēram, ja mēs steidzamies un no rīta mums nav īsti laika vai vakarā, tad mēs varam nospiest šo te ieslēgšanas pogu un uz šī te viennieciņa, un tad viņš tikai vienu reizi vienu tādu pūtienu. To dzirdēsiet? Un mēs varam darīt vai nu tā, ka mēs vai nu turam piespiestu, un tad viņš pats šāds te spiedienu pūtiens izdarīs, vai mēs varam nospiest, ja mums gribās citā tempā to darīt. Un šis te līdzeklis arī ir tāds revolucionāls jaunums. Es nezinu, varbūt, ka viņš par gadžetu vairs īsti neskaitās, jo, manuprāt, viņš ir tāds, kurš, ja nu nav vēl visiem, visu cilvēku zobu tīrīšanas šajā te ritmā, tad noteikti kopā ar šo zobbirsti arī būs, jo viņš arī dod tādu ļoti lielu tīrības sajūtu. Šķiet, ka tad noteikti nebūs nekādi šie te zobu problēmas, nebūs jāiet pie zobārsta, nebūs caurumi, zobakmens un tādā garā. Un tiešām zobi šķiet daudz tīrāki. Tā ir arī lieliska alternatīva tiem, kuriem ir ļoti jūtīgas smadzenes. Ja ir jūtīgas smadzenes un viņas tīrot ar zobu diegu asiņo, tad šī ir noteikti tāda saudzīgāka alternatīva, bet saka, ka viņa ir ne tikai saudzīgāka, bet ka viņa arī ir daudz efektīvāka. Līdz ar to, pie zobārsta būs jādodas retāk. Un zobu būs tīrāk, droši vien, ka būs svaigāka elpa un viss tas pārējais. Tātad šie te ir tie mani, brīnum līdzekļi, kurus es izmantoju zobu higiēnai. Ja jums patika šis video, noteikti spiediet laiku, rakstiet komentārus, vai esat mēģinājuši vai no šo te Philips Sonicare vai kādu citu elektrisko zobu birstīti, vai esat mēģinājuši šādu te elektronisko zobu diegu pūšamo. Un, spiediet laiku, ja jums patika, skatieties mans iepriekšējos video. Ja jums ir kāds idejas video, ko jūs gribētu redzēt no manis, noteikti arī rakstiet komentārā. Un, protams, spiediet subscribe manam kanālam. Liels paldies, ka skatījāties, līdz nākamajai reizei!